vienai ģimenei, kurai ir diezgan tuvas attiecības ar visi pazīst Kalniņu Pēteri. Tā. Te guļ Kalniņu Pētere dzīves biedrei, mammas māsīte ar savu ģimeni. Nu, Kalniņu Pēteri bija skolotājs, jā, zināt, atceraties. Nu, lieta ir tāda, es līdz šim, kamēr varēju, izkopu šo kā pa lauku. Nu, man vairs spēka nav. Pavisam īsi. 1890. gados Latvijā parādās ziņa, ka aicina uz Ameriku smalku mehāniķus. Es tagad saukšu vārdā Elzu. Maza meitene, 5 gadi, guļ šinī kapiņā, kuras tētis ir smalku mehāniķis, amatnieks Gostiņos. Nu, lai lielāka izpelņa būtu, lai meitai dot labāku izglītību, piekrīt šim aicinājumam un viņai iesēžas kuģī un aizbrauc uz Amerikas Savienotām valstīm. Tēvs strādā kā smalku mehāniķis augstā klases smalku darbnīcās, pie pulkstiņiem, juvelieriem, zelta izstrādājumiem, augai pietiekoši normāli. Un 1919. gadā līdzekļi jau ir tik daudz iekrāti, ka var atgriezties Latvijā. Savukārt, tanī laikā Latvijā ir Krievu valdība, un tie arī aicina visus latviešus, kam ir speciālitātes, lai brauc uz Latviju. Elza jau ir iegūs augstāko izglītību. Elza ir stenogrāfiste, kas taņi laikā nemaz nav tik bieži amati, un pēc kuriem vajag lielu, kā saka, pieprasījums bijis. Rezultātā viņi sēžas kuģī, iebrauc Rīgas ostā, un tad notiek tas, ko neviens negaidīja. Visus ļaudis, kas uz kuģa, burtiski caur karavīru, kā saka, ierindu, sadzen vagonos un aizsūt uz Krieviju. Nedodot nekādas iespējas Latvijā izkāpt no vilciena. Nekādas. Izdodas, nu kā Elziņas atmiņu stāstā, izdodas 2 maziem puišajiem kaut kā izbēgt, bet nu, tas arī viss. Maskavā viņi, protams, ir stingrā uzskaitē, tiek par visiem atņem apliecības, kas jums pat speciāli tels un tā. Tā skaitā Elzas tētis kopā ar 3 citiem vīriešiem tiek norīkots ļoti īpašā darbnīcā, kur viņi paši vēl nesaprot, ko tad tur darīs. Izrādās tā ir darbnīca, un tagad maz uzmanību. Elzas tētis kopā ar dotu citu latvieti ir tie, kas viens vienu otru pusi pirmai Krievijā metāla naudai taisa gan zīmējumu, gan pašu naudu izskatu. Un tikai pēc tam viņu nodot ražošanā tālāk. Elza tajā laikā, būdama jau kā stenogrāfiska, tiek, nu varētu teikt, mūsu dienām runājot, arestēta, kur, kā saka, nu vecāki zina, ka dzīve ir laukā nelēž, viņa stenogrāfē visas Ļeņina runas. Stāv, tad dzīvo iekšā Kremlī un stenogrāfē visas runas. Iet dienas un laiks, Ļeņins nomirst, paliek jautājums tāds kā brīvāks drusku. Elza nodibina ģimenes dzīvi ar Zeibaltu kungu. Ja jums ir atmiņā kādam 91. gadā, kad runāja par pirmajiem viszvērīgāk notiesātiem 37. gada latviešiem Krievijā, tad to 5 vidū bija Zeibalts. Tas ir Elzas vīrs. Ģimene tiek galīgi sapostīta, izrauti kurais. Elza nonāk Karagandā 7 gadus. Kad iznāca no Karagandas, viņa bija tāda mana auguma, pēc man toreiz bija tikai 35 kg. Ko mēs ēdām zāli, rokas attālumā ārpus dzeloņa drāpīm, visu bijām izlasījušas, lai tikai saglabātu cinku, kā saka, zobi, viss krit laukā. Nu, tās vienā tālākais stāsts, beidzot caur māsīcu, tas ir iet tagad runa par Pētera, tātad sievas mātes pa māsīcu, māsīca viņas dabūt atļauja
un viņu dabūt atbraukt te uz Latviju. Ar, protams, drusku citiem dokumentiem, palīdz tur skolas vietu un iekārtojas. Pēc tam viņu slimnīcā. Pēc kāda laika viņa ir miris arī skolotājiem Baradovskim. Mamma mirusi un skolotāja Baradovska tētis sajiet kopā ar Elziņu, nodibina ģimenes dzīvi. Nu, diemžēl tagad viņi katru guļ savā kapu laukā. Tas tā pavisam īsi.